Angļu diriģents un dziedātājs Pols Hiljērs jau vairākus desmitgadus noteikti ir viens no pašiem svarīgākajiem cilvēkiem profesionālās kora un vokālā ansambļa mūzikas apritē. Viņš ir sācis kā kora puika, kā jau ar ļoti daudziem angļu muziķiem tas ir, un jau kopš 60. gadiem faktiski bijis tāds kora un ansambļa mūzikas pašā spicē. Viņš ir viens no slavenā Hiljārda ansambļa dibinātājiem. Pēc tam diezgan daudz gadus pavadījis Amerikas Savienotās valstīs, strādājis kā pasniedzējs un tur izveidojis savu leģendāro ansamblu Theatre of Voices. Tagad Pols ir atpakaļ Eiropā, dzīvo Kopenhāgenā un ir 4 ļoti svarīgu koru mākslinieckais vadītājs. Bet tas, kas ir pavisam īpašs un tas, kas mūs visvairāk interesē sadarbībā ar Polu, ir tas, ka viņš, protams, visu savu mūžu paralēli visām savām ļoti daudzveidīgām interesēm ir nodarbojies ar seno muziku un sevišķi jau no angļu renesāns, angļu polifoniskais repertuārs ir tas, kas ir viņa maize un miesa un asins, ar ko viņš ir uzaudzis gluži tāpat kā mēs varbūt ar savām tautas dziesmām. Šī kopsadarbība ir tiešām ilgi lolots tāds sapnis un es raugos ar milzīgu interesi un prieku nākotnē gaidot viņu šeit un tad skatoties, kā viņam veiksies sadarbībā ar mūsu koru, kurš viņam ļoti patīk un kur viņš ļoti mīl un ļoti labi pazīst ar ilgu laiku.